bailes, ka šitiem būs biotops. Nu, Sandriņ, skaties. Nē, vēl viņš nebūs, bet viņš diez vai dabūs, jo man liekas, ka melnāsim caurmērs nav, ja tagad vēl kas nav mainījies. Principā šī melnākšņa jaudze ir apmēram 30 gadus veca. Šeit ar 30 gadiem. Toksin es nemāku pateikt. Tikai. Un šeit ir veikta tikai viena jaunauģu kopšana. Bet tagad šeit tas ir stādīt? Ne. Arī nav stādītos? Tās ir cēluma atvas, tā, kur tu stāvi, iespējams, ka ir saknes atvas, varbūt pašiesēji te, tad, kad, un šito, nu viņi vairs nav jaunauģi, jā, apkoks 20 gadu jaunauģi. Šito te jaunauģu kopšanu mēs taisījām kopā vienu mežsaru. Nu, te var redzēt arī dažas kļūdiņas, ko mēs esam pie. No cēluma? Jā, bet cēlums ir bijis te pat blakus, tur vairs viņa nav. Nu, jā, viņš ir nācis no cēluma. Un šito, tur vispār trīs. Kaut kādu puļķi. Nu jā, nu tā ir tā kļūda, ko mēs, sakot, nebija jau nekāda tādu pieredzes par tādu jaunu melnākšņu kopšanu un tam līdzīgi, un tur es Gavrilovam prasīju, saku, nu, kā tu domā, cik vajadzētu atstāt uz cēlumu? Viņu jau pušķo savu, baigais pušķi, kad 20-30 tie, viņš saka, nu, kaut kādus 3, 4. Dar ir kvitē 3, jā. Nu, mēs arī tā mēģinājām atstāt 3. Nē, pagaid, tur ir, tas ir nogāds, jā, 3, es domāju, ka tur. Bet tur, kur kaut kāda iemesla dēļ ir atstāti 2 vai pat 1, tur ir pilnīgi citas dimensijas. Un, piemēram, šitos te ir 1. Tas ir smuks restums. Nu, ja visi būtu, un te ir atkal tas pats stāsts, ko es teicu pie iepriekšējās meždāvas pie Priedes, ja? 4 metri. No melnāksnim jau gan 4 metrus sasniegt ir ļoti grūti, jo viņš jau dabā viņš aug tur, kur vecais cēlums. Ja? Un tagad meliorācija sakārtoja, viņš vairs neslīks nost. Tad blakus esošā egļu audzes slīka nost un kas ir, nav? Es domāju, ka nav. Vēl. Bet es domāju, bet lai viņš būtu biotops, viņam jau arī nav šie te augstie, nu. Es nezinu, kā sauc. Tā kā uz tiem pakalniņiem? Jā, nu nevis cēlumi, bet jā, es pēkšņi aizmirstu. Tie cīņi, kas ir, nu, tie sūni, tie. Kāpēc tas ir uzreiz tad biotops? Nē, nu tā ir viena no pazīmēm. Tas ir uzreiz, jā. Tā ir viena no pazīmēm. Bet kāpēc? Nu, tāpēc, ka tā ir diezgan reta parādība. Jā, un viņi parāda to vecumu, un viņi parāda. Šeit arī es neredzu uzreiz tā, nu, bet tagad vēl pateikt, jā, es neredzu arī nevienu indikātoru sugām uzreiz, ka tā varētu pateikt. Bet es neesmu biotopu speciālists. Nu, es saprotu, vienkārši. Tā, sitienes. Jūs esat redzējis uz tiem ciņiem, tad tas ir kaut kas īpaši jākā uz tiem ciņiem. Jā. Man liekas, ka ūdens režīms ir mainījies. Nē, tas ir tā, viņam jau ir tā kā staignājam viņam ir. Viņš tādu veido tādu, bet akmens tur nav, tā ir sūna. Nu, tādu uzkalniņu. Jā, viņi cieta tādu. Bet man Tas sajūta, bija viena no pirmajām indikātoru sugām vispār. Pazīmē. Man kā bija priekšstats, ka tur ir ūdens režīms mainījies. Bet redziet, viņam jau šeit jau arī ir ūdens režīms, īpašs staignājumešs. Tas jau arī ir īpašs ūdens režīms. Bet šitas jau vairs nav staignājumešs. Viņš jau tā kā nav, tāpēc es arī saku, diezi vai viņš tā kā tāds. Kamēr meliorācija bija nedarbojās ritīgi, ja, viņš pārplūda katru gadu. Tagad viņš jau kādus gadus, 10 nepār. Ieiet zemei kā resursam un meža apritei uz platības vienības iziet caur naudu. Un caur peļņu. Šeit ir faktiski tāds negatīvs piemērs. Nē, kā neesi pozitīvs. Tātad mēs nogājām garām 3 kulisam, tagad iesim apakaļ. Ja? Tā, kur stāv mašīna, tā ir 90. gadā apmežota. Tā otra strīpa ir 2002. gadā apmežota. Šitā strīpa ir
2011. Paiesim bišķiņu. Stādīta? Nē. Nav tas dabīgi, Rāvis. Piedz, kas te ir, te viss, kas te ir pats atvērt. Dabīgi. Un viņi ir kaut kādi 4-5 gadu atpakaļ ir bijusi jaunoču kopšana. Tas ir dimensijas, ja? Tie dzenās pakaļ. Nu, tie pavisam mazie tie nāk otrā reizi. Tur ir daži vēl, kur pļāvējs nav. Tas vēlas mežģiem grūtības ar tiem kontraktoriem. Slinkums aplaist. Nu, tas jau tāpat tievs, viņš neaug. А он кушает все равно хочет. И хочет больше, чем вот этот толстый. Jā, viņš ātrāk viņam jātiek līdzi. Jā. Un tad, nu, tas arī, ko es visiem silti iesaku, vienmēr esmu teicis, nedrīkst, nu, tas ir atpalicis. Nocēpīt. Noguld zemē, lai viņš satrūd, nedod barības vielas tiem, kam nav. Nevis stāv uz kājas, tērē barības vielas un konkurē. Viņš nekad neizkonkurēs ar to, bet viņš viņam atņem barības vielas. Apstākļu tipā var audzēt praktiski jebkuru koksūku. Viss aug smuki. Jā. Un tātad šis ir visjaunākā strīpa. Te ir ieguldīts tikai viena jaunoču kopšana. Atdeve šeit būs ātrāk nekā pirmajā strīpā. Varbūt ja to baigi aktīvi kops, varbūt vienlaicīgi. Izdevumi tur ir lielāki, šeit ir mazāki. Lapība apgriežās ātrāk, naudiņa man atnāk atpakaļ. Nu jā, te ir ekonomiskais pamatojums. Nākošo nodokļu maksāšanai ne par vienu no šīm te jaunodzēm pagaidām nodokļi netiek maksāti. Jo viņas visi jaunodzes. Viņi tā kā... Nu, bet ātrāk. Tā kā nemetā. Ātrāk resnē. O, šitai, kur... Pirmā kulis. Kur ir robeža te? Nu, te ir robeža, jā? Jā. Šitas nīšas. Nē, reku robeža. Tās ir, jā, reku robeža. Reku aiziet resnēs, jā, jo šitie tāda arī makarnīgi paruši. Nu, viņi vienkārši ir veiksmīgi. Tā ir atjaunot ar ietvarstādēm. Šitā ir sēta. Bet... 90. gadā ar sēklām. Bet šitien ir jaunauši. 90. gadā sēta. Jā. 20 gadu vecs. Nu, 30 gadi. Bet tam šeit sakrīt bioloģiskais vecums ar mežaudzes vecumu. Nu jā, ja iesēt šeit. Sēt vagās. Vagās jau redzēt. Ja es dobēs. Nē. Vēl pēc vēl 70 vēl sagatavots ārpus atbildības vadu. Nu, te ir tas, ko valsts bijušajā darīja vāc celmus kaudzēs. Jā. Ciršanas atliekas ar gābēt ar tādas vaļņas. Un no tām barības vielām, kas no tā vaļņa ir, tas krasi atšķirās ar valnu augošo koku dimensijas. Ir pat kādu trešdaļu resnāk. Tas nozīmē, ka vienlaikus ir jāliek nevis vaļņos. Plus vēl viņiem papildus gaismu no tā vaļņa. Tur nekāda, tā kā mēs viņu gatavojām augstni, tas valnis vēl bija apmēram šitādu augstni. Tagad viņš ir. Bet tagad te aug kāds bērs un īsti jau labi nav pie tā kā es mācījos, man teica, ka bērs no priedes ir jātur, tas ir zaķis krošs šāvienu attālumā. 30 metri. Jā.